Mazs cinītis gāž lielu vēzumu. Tieši šis teiciens vislabāk raksturo Sabilas pamatskolas skolānus un viņu entuziasmu radīt patīkamāku skolas vidi. Tāpēc arī šie vārdi rotā jauno skolānu atpūtas telpu. Ideja par papildus telpu skolāniem radās pēc tam, kad spēkā stājās noteikumi par telefonu neizmantošanu skolas ēkā. Tāpat no kabinetiem bija jāiet ārā, lai var izvēdināt, un jauniešiem īsti nebija kur uzturēties. Viņi pa gaitiņiem, tāpat bija tikšanās kādreiz un vajadzēja maziņu telpiņu. Tad īsti nav kur, tad lielā zāle un nevajadzīgi aizpildīt, var teikt. Lai atrisinātu šo situāciju, skolāni nāca klajā ar dažādiem ieteikumiem, kā izveidot atpūtas telpu brīžos, kad nepieciešams gaidīt mācību stundas. Viens no efektīvākajiem risinājumiem bija rakstīt jauniešu iniciatīvu projektu, ko skolāni arī īstenoja. Savukārt skolotājs parūpējās par papildus sponsoriem, lai telpu padarītu krāsaināku un mājīgāku. Faktiski tā telpa laikam viņus gaidīja, jo tā bija tāda telpa, kura bija daudz cietusi, un viņai bija maz roku pielikts arī tajā sakarā, ka nebija jau tik daudz līdzekļu, lai mēs varētu tā ņemt un vienkārši visu izremontēt. Un šis projekts deva tādu labu iespēju telpai, un pie reizes arī jauniešiem tikt pie šīs telpas, apdzīvot viņu. Lai bērnam kaut ko iemācītu, viņam jāiet pa priekšu. Tā uzskata Vēsma Nēlande, kura ir priecīga par ideju skolānus iesaistīt ne tikai projekta rakstīšanas procesā, bet arī pašos remontdarbos. Diezgan daudz man iemācīja skolotājs, kā visu izdarīt, palīdzēt. Tajās tēmās, kur tiešām vajadzēja, krāsošanā, visā tajās nebija daudz to darījis. Bišķīt skolotājs iemācīja un dažas lietas pats arī mācīja. Tā siena bija un viss telpa bija ļoti tāda vienkārša. Un viņai vajadzēja piedot odziņu, jo tā ir jauniešu telpa. Un tur vajadzēja kaut ko krāsainu. Kā arī es jau biju vienreiz apgleznojusi sienu un es pieteicos, ka es varētu to vēlreiz izdarīt. Un skica man un visa ideja diezgan ātri radās. Es vienkārši piesēdos un man ar pirmo arī sanāca uztaisīt viņu diezgan krāsainu un interesantu un vienkārši. Šī telpa galvenokārt domāta jauniešiem no 7. līdz 9. klasē, tāpēc viņi arī ir atbildīgi par iekšējiem kārtības noteikumiem un par to, lai šie noteikumi būtu ievēroti. Jā, nav viegli uzticēties, bet viņi ir pierādījuši, ka var uzticēties. Jā. Arī ar darbiem, ar pasākumu organizēšanu. Paralēli šim projektam blakus telpā izveidota arī pūces klase, kur skolotāju pavadībā varēs uzturēties 4. līdz 6. klases skolnieki, lai mācītos un izpildītu mājas darbus. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.